Kinemātikā mēs apskatījām kustību. Mēs iemācījāmies aprakstīt kustību, diezgan matemātiski aprakstīt, bet mēs neinteresējāmies, un es jau no paša sākuma teicu, ka mēs neapskatīsim, kāds ir kustības cēlonis. Mums neinteresēs, kāpēc tieši tā kustās. Tas, par ko mēs domājam, mums ir vai nu aprakstīns, kā kustās, vai mēs novērojam, kā kustās un aprakstam, bet nekādas intereses, kāpēc tieši tā. Un tad es teicu, ka par šo jautājumu runāsim nākamajā tēmā, un mēs pie šīs tēmas esam nonākuši. Un tēmas nosaukums – dinamika. Ļoti labs jautājums. Kāds ir kustības cēlonis? Sengrieķu zinātnieki un arī Aristoteles izteica tādu domu, ka ķermeņa kustības cēlonis ir tā miedarbība ar citiem ķermeņiem. Kā izrādās, šķietami loģiska ideja, ka kustības cēlonis ir kaut kāda miedarbība ar citiem ķermeņiem, bet apstīsimies, kā tad īsti ir. Piemēram, man ir sniega pika. Un es šo sniega piku metu uz augšu. Piešķiru viņai ātrumu. Tad, kad es sniegu piku esmu atlaidis, tā sniega pika turpina kustēties. Vai, piemēram, ledus. Uz ledus uzliekam hokeja ripu. Un, piemēram, hokejists triec ar nūju pa to ripu, un tā ripa turpina kustēties. Arī tad, kad viņa ir atlaidusies atrāvusies no hokeja nūjas. Paņemsim vēl pilnīgi citādāku piemēru. Piemēram, es sēžu vilcienā. Vilciena vagonā. Ar ko atšķiras situācija, vai es sēžu vagonā, kurš brauc vienmērīgi, vai stāvu uz vietas? Atgādināšu, ka tad, kad mēs runājām par kustību, es teicu, ka, ja mēs sakam kustība, mums vienmēr ir jāsaka attiecībā pret ko. Tātad patiesībā atskaites sistēma ir ļoti, ļoti svarīga. Un, piemēram, apskatam vilcienu. Piemēram, te ir vilciens, blakus te ir kaut kāds koks, blakus vilcienam tas koks ir. Un, uztaisīsim kociņu, un tas vilciens kustās. Mēs sakam, ka vilciens kustās, koks stāv uz vietas. Bet parasti mēs to domājam zemes atskaites sistēmā. Tātad te ir zeme. Vilciens kustās pa kaut kādām sliedēm, Un zemes atskaites sistēmā mēs varētu teikt tā, koks stāv uz vietas, vilciens kustās. Bet ja mēs pārietu vilciena, vagona atskaites sistēmā, tad mēs teiktu, ka koks kustās un es sēžu, stāvu uz vietas. Sanāk, ka nomainot vienkārši atskaites sistēmu, visa situācija ir izmainījusies, pagriezusies. Negribu teikt kājām gaisā, bet pretēji. Izrādās tātad šī te ideja, ka kustības cēlonis ir miedarbība ar citiem ķermeņiem, viņi ir aplama tāpēc, ka kustība jau vispirms ir nevis atkarīga tikai no manis, bet no atskaites sistēmas. Tā ir tātad atziņa numur 1. Un ir skaidrs, ka
Ja, piemēram, es uzlikšu ripu šeit uz zālē un pa viņu uzsitīšu, viņi ļoti ātri apstāsies. Mēs varētu, kāpēc tā notiks, jo šeit ir kaut kāda berze. Mēs varētu samazināt berzi. Tā tad, piemēram, hokeja ripa uz ledus, daudz mazāka berze, minimāli, iespējams, pat vispār nesamazinās ātrums līdz tā ripa atsits pret kaut kādu apmali un atkal kustās. Un mēs varētu tā samazināt, piemēram, iegūt pilnīgi absolūti gludu virsmu, un varbūt tas ir tikai teorētiski, bet mēs varētu iegūt situāciju, kur tātad šī miedarbība nenotiks. Un tātad tā ideja mums principā ir tāds domu eksperiments, daļai arī praktisks eksperiments jātaisa, kur mēs vienkārši samazinām berzi un paskatāmies, kas notiek ar ķermeni. Mēs nevaram pilnībā izslēgt, bet mēs varam viņu samazināt ar vien vairāk un pastīties, kas tad notiek ar šo ķermeni. Un mēs redzam, ka tad, kad berze tiek samazināta līdz nullei, ķermenis kustās vienmērīgā taisnlīnijas kustībā, kamēr uz to neiedarbojas cits ķermenis, piemēram, apmali. Protams, ka gaiss bremzē un ledus bremzē, tātad tas vēl jau vairāk apstiprina mūsu ideju, jo tātad gaisā kaut kādas molekulas bremzē, ledus bremzē, bet jo gludāks ledus, jo labāk viņš slīd, jo mazāk izmainās šī kustība un mazāks novirzes no taisnlīnijas kustības. Tātad tas ķermenis saglabās jebkuru taisnlīnijas kustību, ja uz šo ķermeni neiedarbosies nekādi citi ķermeņi. Bet varētu, piemēram, vilciens var kustēties vienmērīgi, arī tad, ja uz to iedarbojas citi ķermeņi. Bet ir kaut kas, kas kompensē. Piemēram, vilciens brauc vienmērīgi, tad to pretestības spēku ir kaut kādam vilcējspēkam jākompensē, un vilciens varēs saglabāt vienmērīgu taisnlīnijas kustību. Traktors var vilkt kaut kādu kravu, un ir varbūt pat liels pretestības spēks, bet traktora vilcējspēks var kompensēt šo te pretestību. Un tātad, ja ķermeņu iedarbība kompensējas, tad arī ķermenis saglabās vienmērīgu taisnlīnijas kustību. Un Galilejs principā atbildēja uz jautājumu daļēji pareizi, maza daļa no viņa atbildes bija nepareiza, bet tātad principā vispirms vajag atbildēt uz jautājumu, kas notiks ar ķermeni, ja uz to neiedarbosies apkārtējie ķermeņi. Un mēs tikko atbildējām uz šo jautājumu, ka ķermeņi saglabā vienmērīgu taisnlīnijas kustību. Un šādu te kustību, kur nav ārējas iedarbības, Galilejs nosauc par inerciālu kustību. Un viņš uzskatīja, ka inerces dēļ iespējama gan ķermeņa vienmērīga taisnlīnijas kustība, gan arī vienmērīga kustība pa riņķa līniju, un tā ir tā daļa, kas bija nepareiza. Bet tā pirmā pusīte, ko viņš izdomāja, ka inerciālās, es jau teikšu tā, atskaites sistēmās, ķermenis saglabā vienmērīgu taisnlīnijas kustību, šī te ideja bija pareiza. Ar nosacījumu, ka uz to neiedarbojas citi ķermeņi. Bet tātad šo te inerces likumu precīzi pirmais formulēja Ņūtons, un tātad to sauc par pirmo Ņūtona likumu. Un šis te likums skan šādi. Pastāv tādas atskaites sistēmas, attiecībā pret kurām ik viens ķermenis saglabā miera stāvokli vai vienmērīgu taisnlīnijas kustību, ja uz šo ķermeņu neiedarbojas citi ķermeņi vai arī citu ķermeņu iedarbība kompensējas.
Tātad pirmā daļa pastāv tādas atskaites sistēmas. Tas nozīmē tā. Piemēram, šis te koks ir miera stāvoklī. Ja atskaites sistēma ir zeme, kamēr neviens to koku nenolauzīs, vējš viņu nekustinās, tas koks saglabās savu miera stāvokli. Tad mēs teiksim, ok, tā ir inerciāla atskaites sistēma. Ja mēs paņemsim vilcienu kā atskaites sistēmu, piemēram, vilciens ir apstājies stacijā. Tagad vilciens sāk braukt. Kamēr vilciens stāvēja stacijā, koks atradās miera stāvoklī, un tad, kad vilciens sāk braukt, pēkšņi koks sāka kustēties. Kaut gan nekādu jaunu iedarbību nebija. Līdz ar to tā vairs nebūtu inerciāla atskaites sistēma. Bet par atskaites sistēmām parunāsim kādā citā video. Bet tā tad inerciāls atskaites sistēmas cerams tev kļuva skaidrs. Nu, lūk, tā tad pirmais Ņūtona likums, inerces likums. Tā daļa pārējā daļa, ja, saglabā miera stāvokli. Tā tad patiesībā sanāk, ka miera stāvoklis ir līdzvērtīgs vienmērīgai taisnlīnijas kustībai. Jo inerciālās atskaites sistēmās nav īsti starpība. Nav īsti starpība, vai es atrodos miera stāvoklī vai vienmērīgā taisnlīnijas kustībā. Ja šī būs inerciāla atskaites sistēma, tas nozīmēs, ka vienkārši šajā atskaites sistēmā mans stāvoklis nemainīsies, ja uz mani neiedarbosies kādi citi ķermeņi. Vai arī, protams, šī iedarbība būs kompensēta. Tas ir pirmais Ņūtona likums. Otrais Ņūtona likums. Otrais Ņūtona likums pasaka, es viņu vēl neformulēšu, principā es uzrakstīšu pāris tādus domu eksperimentus uztaisīsim, kurus klasē varētu atkārtot. Tad, kad būsim klasē, tad arī atkārtosim. Pamēģināsim šādu eksperimentu. Mums ir divas bumbiņas. Viena, piemēram, lielāka, otra mazāka, vai arī divi dažādi materiāli. Un mēs uzliekam šīs te abas bumbiņas, iesienam striķītī. Paņemšu tādu. Vai nevis iesienam striķītī, uzliekam uz tādas, nezinu, uz stienīšu plānu, kur ļoti, ļoti maza bērze ir. Un uztaisam šādu te iekārtiņu. Piemēram, mēs uztaisam šādu te iekārtiņu, un abas lodītes var brīvi slīdēt pa šo stienīti. Un tas, ko mēs izdaram, mēs iegriežam šo te mūsu iekārtu. Tas, ko mēs novērosim, abas lodītes aizies cik vien tālu iespējams uz sāniem. Tagad paņemam striķīti un savienojam abas lodītes kopā. Tātad abas lodītes tagad ir savienotas ar neizstiepjumu. Varētu arī būt izstiepjums, bet, piemēram, neizstiepjumu mazu plānu diedziņu. Un sākam griezt. Labi, visa sistēma aizies vai uz vienu pusi vai uz otru pusi, bet mēs varētu atrast tādu stāvokli, kurā abas šīs lodītes paliek uz vietas. Pie tam, pat ja mēs nomainam lodītes vai pagarinam diegu, mēs atkal varam atrast jaunu stāvokli, kurā šīs lodītes neizkustās. Tas, ko mēs novērotu, ka tās lodīšu novietojums, mēs zinām, ka centrtieces pātrinājums, uzrakstīšu vispirms teorētiski, tātad mēs zinām, ka centrtieces pātrinājums ir
omega kvadrātā reiz R. R ir attālums līdz rotācijas asī. Tas, ko mēs novērotu, ka lielākā lodīte būtu nedaudz tuvāk centram, mazākā lodīte būtu nedaudz tālāk. Pie tam, tas, ko mēs zinām, ka, ja pātrinājumi ir proporcionāli attālumam līdz rotācijas asī, tad mēs varētu pateikt tā, ka A1 pret A2 būtu R1 pret R2. Kur, lūk, šie te A ir pātrinājumi un R ir attālumi līdz rotācijas asī. Mēs varētu uztaisīt vēl kādu eksperimentu. Mēs varētu uztaisīt šādu eksperimentu. Paņemt atspērīti, vienu galu atspērēju nostiprināt, otrā, piemēram, iesiet kādu ķermeni, vēlams uz ritenīšiem. Un šo te atsperi izstiept. Tas, ko mēs redzētu, ka tā atspere gribēs sarauties un pātrinās šo mūsu ķermeni. Tagad, ja mēs paņemsim divreiz smagāku ķermeni, divreiz lielāku ķermeni, izstiepsim atsperi tikpat tālu, tas, ko mēs novērosim, ka šis te ķermenis iegūs mazāku pātrinājumu. Principā mēs varētu vienmēr ieviest kaut kādu atskaites ķermeni un pateikt, ka šis ir tur M0, ja? Un tad paņemt citu ķermeni un šādi mēģināt noteikt cita ķermeņa masu, jo mēs eksperimentāli būsim pārbaudījuši un ieguvuši, ka varētu teikt tā, A1 pret A2 būs M2 pret M1. Ja mēs vienkārši eksperimentāli būsim noteikuši, ka pātrinājums ir apgriezti proporcionāls masai. Lūk. Un tas, ko mēs no šādām idejām varam uzrakstīt, ka mēs pamanītu, ka M1 reiz A1 ir vienāds ar M2 reiz A2. Un šo te masas un pātrinājumu reizinājumu, viņš beigās sanāk, ka paliek konstants, ja mēs vienmēr atsperi izstiepjam vienādā garumā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā atsperi vienmēr iedarbosies uz tiem ķermeņiem vienādi. Tas ir mūsu jau pieņēmums pašā sākumā, un ja tā iedarbība vienmēr ir vienāda, tad mēs iegūsim šādu te sakarību, kas mūs novedīs pie idejas, ka varbūt šo reizinājumu varētu kaut kā apzīmēt. Un apzīmēsim šo reizinājumu ar spēku. Un mēs nonākam pie otrā Ņūtona likuma. Tātad, ja mēs šo te reizinājumu nosaucam par spēku, tad mēs nonākam pie otrā Ņūtona likuma. F ir M reiz A. Jeb vienkārši spēks, kas iedarbojas uz ķermeni, ir vienāds ar ķermeņa masas un šī spēka piešķirtā pātrinājuma reizinājumu. Šis te formulējums šis ir formulējums, ko mēs parasti lietojam. Parasti mēs tomēr teiktu, ka A ir F dalīts ar M, jeb mēs no šī te eksperimenta secinātu, ka A ir proporcionāls F, un izrādās, ka vienkārši mums jāpiereizina ir kaut kāds proporcionalitātes koeficientiņš, jeb 1 dalīts ar M, tā tad mēs varam teikt, ka ir nevis proporcionāls, bet vienāds, ja mēs to izdalam ar M.
Kas ir masa? Ļoti sarežģīts jautājums patiesībā, bet pagaidām vienosimies. Masa ir ķermeņa inertuma mērs. Ko tas nozīmē? Ka ķermenis ar lielāku masu iegūs mazāku pātrinājumu. Mēs teiksim, ka ķermenis ir inertāks, ja šis ķermenis neiegūst tik lielu pātrinājumu. Ja šis ķermenis neiegūst tik lielu pātrinājumu vienā un tajā pašā tikpat lielā miedarbībā, varētu teikt. Tātad, ja tā pati atspere tikpat ļoti izstiepta, iedarbosies uz šo ķermeni nedaudz citādāk. Mēs, principā, varam nonākt arī pie 3. Ņūtona likuma. Un 3. Ņūtona likums ir formulēts ļoti vienkārši. Divi ķermeņi iedarbojas viens uz otru ar spēkiem, kuri vērsti pa vienu taisni pretējos virzienos un kuru moduļi ir vienādi. Ideja ir tāda, principā. Ja ķermenis A iedarbojas uz ķermeni B ar spēku F, tad ķermenis B iedarbosies uz ķermeni A ar tādu pašu, bet pretēji vērstu spēku. Tātad mēs varam teikt tā, ka, varētu teikt šādi. Tātad, ja ķermenis A iedarbojas uz ķermeni B, tad arī B iedarbojas uz A, bet tie spēki pēc moduļa būs vienādi, bet vērsti pretēji, viņi būs paralēli, bet pretēji. Un tad citreiz var pajautāt, kurš spēks ir lielāks? Tas spēks, ar kuru Zemi pievelk mani, vai tas spēks, ar kuru es pievelku Zemi? Tad atbilde patiesībā ir vienāda. 3. Ņūtona likums to izskaidro. Var arī teikt tā, ja es situ ar savu roku pa sienu, tad siena sit man pretī ar tieši tādu pašu, bet pretēji vērstu spēku. Un tad šeit, protams, mēs varētu nonākt līdz visādām idejām par dažādām sadursmēm un kuros gadījumos ir vainīgs, vai, nezinu, ja notiek kaut kāds kautiņš, ja viens cilvēks sit ar kulaku otram pa aci, tad varētu teikt arī, ka tas otrais sit ar savu aci otram pa kulaku un ar tieši tādu pašu spēku pretēji vērstu. Un tad paši domājat, kurš ir vainīgs. Tātad 3. Ņūtona likums katrai iedarbībai ir pretdarbība. Tad masas kopsavilkumiņš 1. Ņūtona likums ir inerces likums. Tātad 1. Ņūtona likums inerces likums. Inerces likums. 2. Ņūtona likums bija F ir M reiz A, jeb A ir F dalīts ar M. Un 3. Ņūtona likums ir katrai iedarbībai ir pretdarbība. Tātad es rakstīšu iedarbībai ir pretdarbība.